Kāds ir bijis process, lai jums noliktu? Kas ir labāk strādājis tieši hiringā jums? Headhuntings vislabāk. Headhuntings. Pēc tam maksāja daudz tūkstošus, lai atrod cilvēku. Jā. Cik vajadzīgi cilvēki, lai būtu īstais? Jums ir ko statistika? Bieži vien īstenībā ir gadījumi, kad tev ir uz fināla kārtu ir kaut kādi 4, 5, 6, bet viņi bieži vien iziet cauri kaut kādiem 200 kandidātiem, lai tev piegādātu beigās uz fināla kārtu kaut kādus 5, 6. Bet ir bijis arī konkursi, kad strādā profesionāli headhunteri un beigās ir viens kandidāts tikai. Un tad ir take it or leave it. Jā. Beigās arī reizēm nepaņemam arī. Jā, ir bijis tā, ka jātaisa atkārtot konkursu. Tāpēc, ka no tāda headhuntera profesionalitātes ir ļoti atkarīgs tas, kā tas viss aizies. Uz ko jūs skatāties, lai būtu tāds labs indikators, vai šis kandidāts ir top, vai kas ir tie indikatori? Es īstenībā daru tā, ka es domāju, ka ļoti daudz vadītāji grēko un to nedara. Es vienmēr, kad es kādu pozīciju veidoju, es pavadu diezgan daudz laiku viens pats ar sevi brainstormojot, kādu man vajag to cilvēku. Es īstenībā pats uztaisīju tādu formu, pēc kādiem kritērijiem es to cilvēku izvērtēju, kas man ir obligāti vajadzīgas pozīcijas vai prasmes, vai ne, kas ir tādas vēlamas. Un es arī ļoti cenšos atklāt īstenībā, kas tieši tam cilvēkam būs jādara, lai būtu tāds transparencija. Tāpēc, ka tas transparencija ir kaut kas tāds, ko noteikti vajag, vai ne? Jo es nekad negribu, lai būtu, ka mēs kādu nohairojam, un tad beigās tā ir vilšanās kaut kāda. Okay. Tā. Kas ir tās lietas? Var pastāstīt to formu? Kas ir tā kā obligāts, vai ne? Par ko domāt? Es vienmēr parasti pēdējos laikā es cenšos misiju izvirzīt tam cilvēkam, piemēram, varētu būt tāda misija, kā uzlabot cost-income ratio pozīcijai kādai. Piemēram, ja tā ir pozīcija, kas strādā ar kostiem. Vai chief revenue pozīcijai varētu būt misija tāda, kad teneksot kaut kādu konkrētu segmentu apgrozījumu kaut kādā zināmā laikā. Okay. Un kā tādas, es ļoti īstenībā, ja skatās uz tām prasībām, es ļoti atbalstu tādu pozīciju, tādu pieeju, kad īstenībā tev jāhairo attieksme ir. Man ļoti svarīgi ir tie arī hard skill, vai ne? Bet attieksme īstenībā, hard skill ir tāds tā kā arī hard rules, ka tev vajag, lai viņi ir, bet tas, vai to cilvēku pieņems, īstenībā atkarīgs tas, kāda viņam ir attieksme un kāda vēlme strādāt. Jo ļoti daudz cilvēku īstenībā viņi pēc būtības darētu, bet viņiem nav vairāk vēlme vai viņi tev nedeliveros rezultātu. Un beigās es īstenībā skatos arī, kā viņi komandā iejutīsies. Tāpēc, ka tas arī īstenībā ļoti svarīgi. Tāpēc, ka, es strādāju to management team, principā, man ļoti svarīgi, lai tajā komandā tas cilvēks labi iedarās tā kā iekšā. Viņš atbalstīs jūsu kultūrai. Man ļoti, es kā neesmu tāds, kas ļoti skatās uz izglītību, bet ir pozīcija, tas ir īstenībā būtisks indikators bieži vien. Ja ir, piemēram, ļoti laba kaut kāda augstākā izglītība, tad bieži vien tas cilvēks jau ir labs. Piemēram, ja no SSE Rīga ir, vai ne, tad tas ļoti bieži. Tas jau kaut kāds kriterijs ir laptiņi. Viņš jau tā kā pa fast lane iet. Interesanti reklāma viņiem. SSE. Kas ir bijušas jums vislielākais kļūdas, vislielākie fuck-upi, vislielākais mistakes? Jā, īstenībā kļūdas... Es teiktu tā, ka es jau te pieskāros nedaudz tas, kad laicīgi nenohairo labus cilvēkus kādās pozīcijās. Reizēm gribās gan labu rezultātu, gan labu cilvēku, un tad mēs paskolpojamies uz kaut kādu pozīciju, un tas īstenībā nekad nav atmaksājies. Kad es ietaupīt naudu? Jā, tas īstenībā nekad neatmaksājās.